Čau, labadiena, vasali! Esiet sveicināti podkāstā Ābola serde, kur mēs kopā ar viesi runājam par jauniešiem, ne tikai jauniešiem, bet arī mūsdienu pasaulē aktuālajām tēmām. Vēlos iepazīstināt jūs ar šodienas viesi, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pārstāvnieci Skaidrīti Baltaci. Labdien! Labdien! Labdien, skatītāji, klausītāji! Mans vārds Skaidrīti Baltaci. Jūs esat šodien ciemos Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras reģionālajā pārstāvniecībā Rēzekne, ko vēl pirms neilga laika pazina vairāk kā Rēzeknes biznesa inkubatoru. Bet kopš 2024. gada šīs ir LIA reģionālās pārstāvniecības telpas. Un, ja pavisam īsi, ko tad mēs darām? Tātad mēs atbalstām biznesa ideju autorus, tātad no idejas attīstības pirmsākumiem līdz uzņēmuma izaugsmes posmam, līdz eksportspējīgam komersantam, kas attīsta inovācijas, kas ir labi strādājoši ne tikai mūsu pašu valstī, bet arī spēj savu produkciju un pakalpojumus eksportēt uz ārvalstīm. Ļoti interesanti, kā no idejas tas aiziet līdz gala produktam, gala rezultātam. Tas ir interesants tāds process. Jūtu, ka diskusija būs laba. Jā, jaunieti, vēlos tev atgādināt, ka tu vari ne tikai skatīties mūs, bet arī klausīties straumēšanas platformā Spotify, tā ka droši paņem kaut ko iekožumu, dzeramu, tēju, kafiju, varbūt kaut ko karstāku, un neaizmirsti piesakot mūsu sociālajiem mēdījiem, lai nepalaist garām jauno epizodi. Nu ko, nedaudz iesildīsimies. Mums vienmēr epizodē ir neliela aktivitāte, bez stresa, neformāla, viss kārtībā, tikai 2 atbildes, bet uz ātrumu. Jā, sāksim. Gatavi. Atbildes kādas? Es sniegšu jums 2 variantus, un jums būs jāizvēlas viens, kurš jums vairāk patīk. Labi. Saldas vai sāļas brokastis? Saldas. Sociālie tīkli vai grāmatas? Grāmatas. Pēdējā brīža darbi vai vislaicīgi? Pēdējā brīža darbi, diemžēl. Ziemas vai vasaras sports? Neviens ne otrs drīkst. Žēl. Diena bez telefona vai bez interneta? Bez interneta. Spontāns vai labi plānots ceļojums? Labi plānots. Radošs hauss vai perfekta kārtība? Perfekta kārtība man patīk. Darbs no mājām vai ofisa? Nē, biroju izvēlēšos. Uzstāties uz skatuves vai būt aizkulisēs? Gan. Nedrīkst būt šāda atbilde. Man patīk Drīkst, gan tur, gan protams. tur. Rakstīt ar roku vai datorā? Datorā, bet vajadzētu ar roku. Jā, tā ir tā laikam mūsdienu tendence. Viss datorā, viss elektroniski. Rokrakstu nedrīkst zaudēt. Būt vienai vai kompānijā? Izvēlēšos kompānijā, bet vajadzīgi arī brīži vienai. Klasiskā mūzika vai elektroniskā? Klasiskā. Augstpapēžu kurpes vai ērti apavi? Šobrīd ērti apavi. Dzīvot lēnām vai ar pilnu jaudu? Lēnām. Būt novērtētam vai būt iedvesmotājam? Novērtētam. Nu, redz, esam nedaudz iesildījuši sarunu un tāda neformāla noņēmām stresu. Jā, viss kārtībā. Un ir laiks atklāt arī epizodes tēmu. Šīs epizodes tēma ir ideja, ko tālāk. Laiks aizkosties līdz sērdē. Un pirmais būtu, laikam, visinteresantākais, kas skar biznesu, kādi ir tie pirmie soļi, kas ir jāpieņem cilvēkam vai kas ir jādara, ja ir ideja galvā par biznesu. Kaut kādi uzmetumi vai kaut kādi, konkrēti plāni uz to konkrēto jomu. Man ļoti patīk šis posms, kad ir ideja, jo pirms gadiem, 15, vēl dominēja tāds priekšstats, es būšu uzņēmuma īpašnieks, es būšu direktors, man būs sekretāri un tā tālāk. Tad šobrīd man patīk, kad ir ideja, tas nozīmē, ka mums darbojas šis radošais prāts, mums ir vēlme kaut ko darīt, un mēs spējam saskatīt lietas, kuras ir nepieciešamas mums pašiem vai mūsu draugiem, paziņām, radu lokam, vispār sabiedrībai. Tātad, ja mēs ar šo ideju spējam saskatīt
kādu problēmu, kura būtu jārisina. Ja mēs saprotam, ka šobrīd to nopirkt vai iegādāties mēs nevaram, tātad brīva niša, man ir ideja, ka to varētu darīt. Tas ir tas labais sākums. Par šo ideju pastāstīt kādam. Jo es citēšu klasiķi Bernardu Šovu, kurš ir teicis, ka ja man ir viens ābols un tev ir viens ābols, mēs varam ar tiem samainīties un mums joprojām būs viens ābols. Bet ja man ir ideja un jums ir ideja, ja mēs izstāstīsim par šīm idejām viens otram, tad mums jau katram būs divas idejas. Un tas nebūtu nenozīmē to, ka kāds piesavināsies šo ideju vai kāds realizēs to jūsu vietā, jo neviens to nevar izdarīt labāk kā pats idejas autors, jo tikai viņš zina visos sīkumos, kā viņš to ir iedomājies un kā viņš to ir iecerējis. Nebaidīties noteikti padalīties ar kādu, tādā veidā saprast, vai arī otrs cilvēks saskata tai idejai to aktualitāti, vai viņš saprot, ka tas tiešām būs pieprasīts un vajadzīgs. Nu jā, tas ir laikam tie pirmie soļi. Pat man mācoties uzņēmēju darbību, pirmais, ko ir iemācījuši, ja tev ir kāda biznesa ideja, aiziet pie saviem paziņām, radiem vai ģimenes un pajautā, vai tas produkts ir aktuāls. Vai viņš kaut ko risina, vai viņš ir vajadzīgs, vai viņš nav vajadzīgs. Bet, manuprāt, šobrīd tā uzņēmēju darbība ir arī nedaudz modificējusies, jo šobrīd cilvēki mīl uzlabot tos produktus. Nevis veidot kaut ko jaunu, bet uzlabot un ieviest kaut kādas jaunas funkcijas, piemēram. Tas ir tāds, laikam, šī brīža tendences uzņēmēju darbībā, es pateiktu šobrīd. Te jau nedaudz stāsts virzās uz inovāciju jēdzienu, jo ļoti bieži šobrīd arī, ja piedalās kādos projektu konkursos, kur stāsta par savām idejām vai vēlas piesaistīt papildus finansējumu, tur tāds punktiņš vienmēr inovācija. Un ļoti bieži pretendenti mēdz rakstīt inovatīvs produkts, inovatīvs pakalpojums. Kāpēc inovatīvs? Tikai tāpēc, ka teiksim, vietējā reģionā, Rēzeknes, Latgales reģionā šāds nav pieejams. Bet mēs neesam papētījuši, ka šī inovācija vai šis pakalpojums, ka mēs varam to atrast tīmekļa vietnēs, kad, nezinu, varbūt citā Latvijas reģionā šāds jau pastāv. Un varbūt tāds pastāv ārvalstīs, varbūt vienkārši mums ir kaut kādas citas prasības, kādēļ mums šis produkts nav kļuvis populārs. Un te var minēt arī vairākus tādus piemērus, kas ir arī pēc tam attīstījušies arī ar biznesa inkubācijas programmas atbalstu, kas ir pirms vairākiem gadiem bija, piemēram, augļu mazgāšanas līdzeklis. Tā kā, lai veikalā nopirktu ābolu, kurš ir, protams, apstrādāts varbūt ar tādu zebaska kārtiņu, kuru nevar tik viegli notīrīt, tad ir dabisks līdzeklis, ar ko šo var notīrīt bez tādas tiešas mazgāšanas. Šāds augļu tīrīšanas līdzeklis tajā laikā bija nopērkams Amerikas tirgu. Bet no Amerikas to tā kā nebija izdevīgi varbūt vest uz Eiropas tirgu. Un tad mūsu uzņēmēji kopā ar universitātes pētniekiem arī radīja šo formulu, kas bija ne ķīmiska, bet dabiska formula. Tātad izsmidzināms sprejs tādā mazā pudelītē, ko varēja izmantot kā tādu tīrīšanas līdzekļu augļiem un dārziņiem. Nu, tā kā tas, ka mēs par kaut ko nezinām šeit, tas vēl nebūtu nenozīmē, ka tas kaut kur citur pasaulē nav radīts, bet vienmēr, kā jūs ļoti precīzi arī minējat par to, ka vienmēr var radīt uzlabotu produktu vai pakalpojumu versiju. Jā, varbūt arī tāds interesants jautājums par to, kādi tie būtu biežākie šķēršļi, ar ko sastopas topošie uzņēmēji tajā idejas sākuma posmā un tajā realizācijā. Tie ir tādi divi svarīgākie posmi. Tas sākums, kad viss top, viss radošums, vai nu cilvēks viens strādā, vai nu komandā, un tad tā realizācija, kad tas produkts ir jāpārvieto uz to tirgu, uz to mērķa auditoriju. Kas ir tas biežākais, kas sastopas? Es sadzirdēju arī jautājumā to atbildes vārdu komanda. Jo nevienmēr uzņēmējs var būt viens. Viņam ļoti bieži ir tā, ka nepieciešams atbalsts un arī tīri profesionāls atbalsts. Jo ikvienam no mums ir kādas dominējošās īpašības. Ne visi mēdz būt uzņēmēji, ne visi var būt labi pārdošanas speciālisti, ne visi var būt inovatori, izgudrotāji. Tātad jānovērtē pašam
savas zināšanas un spējas un savas stiprās puses. Tātad, ja es esmu spēcīgs inženieru zinātnēs vai matemātikā, fizikā, ķīmijā, es varu izgudrot kādu jaunu formulu vai receptūru, tad man noteikti komandā būs nepieciešams kāds, kurš sakārtos organizatoriskās lietas, uzrakstīs pieteikumu biznesa inkubācijas atbalstam vai sagatavos pieteikumu finansējumu saņemšanai. Un tad, kad produkts ir saražots, tad to vajadzēs arī pārdot, un tad tur būs nepieciešams varbūt mārketinga zināšanas, pārdošanas zināšanas un tā tālāk. Komanda ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgs aspekts. Un, protams, arī šīs zināšanas ne tikai tehnoloģiskās, ne tikai specifiskās, bet arī vispārējās zināšanas. Tātad ir jāraugās uz savām kompetencēm un trūkstošās jāmeklē tad savā komandā. Tas ir viens no šķēršļiem. Protams, ka populārākais, ko tādās aptaujās vai varbūt mediju ziņās dzird, ka nav naudas. Bet arī šeit ir jāsaprot, ka nevienmēr šī biznesa ideja īstenosies pat, ja jums bankas kontā tiks ieskaitīts 1005 vai 10. Ļoti daudz, kas ir atkarīgs no tā, vai šis produkts vai pakalpojums ir dzīvotspējīgs, vai pēc tā būs pieprasījums, kas būs tie cilvēki, pircēji, pakalpojumu saņēmēji, kuri būs gatavi maksāt un cik maksāt, vai tik, cik jūs novērtējat šo produktu, vai tik, cik jūs ieguldīsiet produkta vērtībā, vai tik, cik jūs gribēsiet uzcenot šim produktam. Un tad, kad šos visus kritērijus sasummē, tad mēs saprotam, vai ir vērts vispār to darīt vai nē, jo nevienmēr ir finansējums tāds, kas ir izšķirošs, ka man vajag naudu, lai es realizētu savu biznesa ideju. Un ja jau mēs šobrīd esam Latvijas Investīciju attīstības aģentūrā, tad arī jauniešiem es izmantošu šo iespēju nedaudz pareklamēt un papopularizēt biznesa pirms inkubācijas programmu, kas mums šobrīd ir pieejama. Tas ir ideju attīstībai sākuma posmā, bet tad, kad jau ir skaidrs, ka es ražošu vai es veidošu šo pakalpojumu, tas ir jau tāds posms, kad ir nodibināts uzņēmums, bet pirms tam, un tas notiks vasarā, tātad vasaras posmā tiek izziņots konkurss ideju kauss, kur gan nevajag vēl nedibināt uzņēmumu, ne īsti saprast, uzņemties kādas saistības, bet ideju kausam var pieteikties fiziskas personas, kā viens cilvēks vai kā komanda, un piedalīties šajā ideju konkursā, iegūstot iespēju piedalīties apmācībās, pēc tam startējot atlases kārtā, prezentējot, pičojot savu ideju, pretendēt arī uz naudas balvām savas biznesa idejas īstenošanai. Tāpēc ir jāpasako informācija arī sociālajos tīklos un jāatcerās šie atslēgas vārdi ideju kauss. Un vasarā, tātad jūlijā, augustā, ir svarīgi nenokavēt pieteikšanos. Manuprāt, tas ir ļoti vērtīgi. Vajadzēs man arī pieteikties ar savu ideju, droši izmantojiet jauniešu šo iespēju. Nepazaudēt, pierakstāt. Es nezinu, kalendārā ielieciet, kaut ko izdariet. Tas skan interesanti un aizrautīgi. Jā, varbūt jums ir kāds spilgts piemērs no savas pieredzes, varbūt arī strādājot ar uzņēmējiem, kas ir ļoti iekausējies atmiņā, kad no vienkārši idejas tas pārtapa par konkurentspējīgu un veiksmīgu biznesu. Mums ir tādi vairāki piemēri, kur varbūt sākotnēji arī mums šķiet, ka tas ir tāds vienkāršs produkts, varbūt Latvijas tirgumu, un ka varbūt tur nav tik liela perspektīva, bet uzņēmējs ir pierādījis, ka var radīt produktu ar pievienoto vērtību, kas interesants ir nevien Latvijas, bet arī ļoti daudzās Eiropas un pasaules valstīs. Un es minēšu Jeļenu Golovņevu, kura strādā Balvos, kura ir izveidojusi uzņēmumu, kas ražo lielformāta dizaina spārnu kostīmus. Tātad eņģeļu spārni 2 metri. Oho! Tas ir tāds viens no viņas produktiem. Tātad šie spārnu kostīmi top no foamirāna un izolona, ārkārtīgi viegls materiāls, bet zinot, kā no šī materiāla izveidot šo dizaina priekšmetu, tātad šobrīd uzņēmums savu produkciju eksportē vairāk nekā uz
30 pasaules valstīm, to starp Ameriku, Eiropu, Skandināviju, Austrāliju un tā tālāk. Tā kā ļoti dažādos kontinentos, ļoti daudzās valstīs šis produkts nonāk. Uzņēmumam šobrīd ir 5 darbinieki, ir ļoti labi finanšu rādītāji. Un tas tikai apliecina, ka šķietami vienkāršs produkts, ko tādā uzņēmējdarbības terminoloģijā varētu teikt, ka tas ir zemo tehnoloģiju produkts, ļoti daudz roku darba, varbūt tur nav izteikta inovācija, bet produkts ir pieprasīts, un ja šādi mēs varam no Latvijas šādu produktu pārdot ārvalstīs, tad kāpēc gan ne? Un šķietami varbūt, ka tā ir ļoti vienkārša ideja, bet ar ļoti labu rezultātu. Tas ir tāds viens piemērs. Mums ir vairāk ļoti veiksmīgi pārtikas produkti, kas ir arī sākuši savu ceļu šeit, pārstrādājot Latvijā audzētas izēvielas, tālāk kļūstot par eksportspējīgiem produktiem. Tas ir uzņēmums Healthy Snacks un Jūlija Daņiļina, kuras diedzētu griķu batoniņi, droši vien, ka ir pazīstami, ir redzēti. Ir dzirdēts. Veselīgs nešķis, pat varbūt, ka tāda pārtikas deva, ko Jūlija ražo arī ne tikai Latvijas tirgumu, bet arī eksportē uz Eiropu un Skandināviju. Tāpēc šie piemēri dažreiz ir tikai jāpalūkojas, varbūt interneta vietnēs, varbūt ir kādu jāprunājas, varbūt arī augstskolā ar pasniedzējiem, pedagogiem, lektoriem ir jāprunājas par šo, lai dalītos ar šo pieredzi un saprastu, ka ja kādam izdevās, tad kāpēc man, lai neizdotos? Es arī varu mēģināt. Protams. Un ļoti svarīgs šis iedrošinājums kādreiz arī paskatīties, kā citiem klājas un saprast, ka es arī gribētu kaut ko tādu darīt. Protams, tas vairāk ir atkarīgs arī no jauniešiem, to, ka šobrīd visi tādi baidās, šaubās, bet jāuzdrīkstas vairāk, jāmēģina, jātestē, jo ja papētīt informāciju gan interneta resursos, gan arī parunājot ar ne tikai docētājiem augstskolās, bet arī skolās, tas ir ļoti plaši pazīstami visi tie inkubātori, uz kurieni vērsties, kā vērsties. Jautājums tikai tamā, cik pats cilvēks ir pārliecināts par to, ko viņš vēlas sasniegt ar to produktu. Un vai viņš redz viņu nākotnē kā potenciāli ilgspējīgu, vai tas ir kaut kas, šobrīd tas būs aktuāli, tas būs tendencēts, bet vēlāk tas būs noņemts no ražošanas, un tad sanāk, ka būs jābankrotē. Negluži varbūt jābankrotē. Es paturpināšu šo domu, jo katram produktam ir savs laiks un arī savs dzīves ciklus. Jo iespējams tas, kas sabiedrībā bija pieprasīts vēl pirms gadiem 10, un kam bija ļoti liela popularitāte vai arī nepieciešamība. Labi, varbūt tāds nepopulārs iedziens, bet, piemēram, sejas maskas Covid ierobežojuma laikā. Tam bija pieprasījums. To vajadzēja ļoti daudz, lielos apjomos, un kādam tā bija biznesa niša tajā brīdī. Tātad saražot to, kas tirgum ir nepieciešams. Šobrīd mums varbūt ir citas prioritātes. Mēs vēlamies kaut ko citu šādai lietainai vasarai. Šobrīd es domāju, ka pieprasījums veikalos ir pēc lietus mēteļiem, lietussargiem un gumijas zābakiem. Ne? Arī. Tā kā katram laikam ir kaut kāds sava vajadzība, sava nepieciešamība, un kādam tā ir biznesa niša. Un ja šis bizness ir bijis veiksmīgs 5, 7, varbūt 10 gadus, ir jāspēj paraudzīties, varbūt attīstīt jaunus produktus vai pakalpojumus un uzsākt atkal darbību citā virzienā. Jā. Redz, paldies jums par izsmeļošu diskusiju, un laiks ir pienācis nelielai aktivitātei, kas notiek katru epizodes noslēgumu, kad viesim tiek uzdots jautājums no iepriekšējā viesa. Un jums ir trafies jautājums, ko jūs darītu, lai mūsu bērni lasītu vairāk grāmatas un mazāk sēž gadžetos? Es tādā atgriezeniskā virzienā varbūt tātad iepriekšējā raidījuma viesam, es nezinu, kurš to uzdeva, bet es pajautātu kā šis viesis pats ir lasījis grāmatu, kādu pēdējo grāmatu šis viesis ir izlasījis, jo tas pozitīvais piemērs, ja mēs vēlamies, lai bērni lasītu, tad viņiem ir jāredz, ka vecāki to dara, ka vecāki lasa grāmatas. Jā. Un jālasa ar bērniem kopā, jārada šī interese par grāmatām. Es zinu, ka joprojām bērnu bibliotēkās ir bērnu žūrija, bērnu jauno grāmatu
tātad lasītāji, kuri paši novērtē, kura tad ir interesantākā un var nobalsot par šīm grāmatām. Tā bērniem ir tāda zināmā mērā sacensība. Tāpēc es lasu, un es ceru, ka jaunieši arī lasa, jo ir grāmatas, kuras ir klasika un kuras ir vērtība, ir grāmatas, kuras top šobrīd, bet arī par tādiem varbūt neseniem laikiem vai Latvijas vēstures notikumiem, un šīs grāmatas ir jālasa, jārada piemērs jauniešiem un arī jāveicina lasīšana. Un skolā nekur literatūra nepazūd. Es tā ļoti ceru, es neesmu iedziļinājusies skolu programmās ir vai nav un cik lielā mērā tā prasība ir, bet grāmata poligrāfiski izdota cietos grāmatu vākos, labi, varbūt mīkstos grāmatu vākos, bet ne elektroniska grāmata, tā kā es esmu šīs fiziskās poligrāfijas grāmatas piekritēju. Es nevaru nepiekrist, es arī mīlu lasīt, jo man bija labs piemērs ir mani vecāki un lielāko daļu savu zināšanu es iegūtu caur grāmatām. Ne? Kur ir apstiprinājums? Tā mēs atbildējām iepriekšējā raidījuma viesā. Jā, bet laiks arī jautājumiem no mūsu auditorijas, kas ir adresēti jums saistībā ar jūsu jomu. Kā Latgales uzņēmumam iekļūt ārējos tirgos? Kāda būtu jūsu recepte? Geogrāfiski Latgales reģions, protams, ir tālāk no galvaspilsētas un no Rīgas. Tātad šī loģistikas izdevumi, piemēram, lai nogādātu preci, kas ir saražota Latgalē līdz ostai Rīgā, Ventspilī vai Liepājā, vai arī līdz avio pakalpojumiem, tātad ir tālāk. Bet arī eksporta darbībām ir pieejams finansējums Latvijas Investīcija attīstības aģentūrā, ir šī eksporta darbību atbalsta programma, kurā var saņemt gan finansējumu jaunu eksporta tirgu apgūšanai, gan arī LIA ir pieejams Eiropas biznesa tīkls, tad šie informatīvie pakalpojumi, ja ir nepieciešams atrast sadarbības partnerus ārvalstīs vai arī veicināt savas produkcijas eksportu. Un vēl trešais punkts, ko es vēlētos uzsvērt, ir LIA ārvalstu pārstāvniecību darbība, tātad daudzās Eiropas, Skandināvijas un ne tikai valstīs, kur LIA ir šie konsultanti, speciālisti, kuri var palīdzēt apzināt tieši tās valsts eksporta tirgu, saprast, kādas varbūt ir nianses, lai šis Latgales uzņēmums varētu sākt eksportēt. Bet, ja uzņēmējiem ir jautājumi par šādām eksporta darbībām, tad es ieteiktu uzreiz sazināties ar Latvijas Investīcija attīstības aģentūru un tad jau runāt arī par detaļām. Nav nekas neiespējams. Šīs eksporta atbalsta iespējas ir, un to var arī darīt. Tas ir pats galvenais, ka viņas ir, un tas nav kaut kas, kas nav sasniedzams. Otrais jautājums ir, kādas ir jūsu pārdomas par Latgales reģiona attīstību un vai valsts velta pienācīgu uzmanību reģiona attīstībai kopumā? Latgales reģions ir specifisks. Jā, mēs esam, kā jau es arī atbildot uz iepriekšējo jautājumu, minēju, ka mēs esam geogrāfiski tālāk no galvaspilsētas. Jā, mēs esam Eiropas Savienības ārējā robeža, bet mums pašiem ir jārīkojas, jābūt aktīviem un jāpiedalās šajos arī sabiedriskajos un politiskajos procesos, jo mēs nedrīkstam šeit tikai gausties, žēloties par to, ka mūs neatbalsta, ka mēs esam nabadzīgs reģions, ka mums ir šeit ļoti grūti, ka mums vajag, lai kāds mums kaut ko iedot. Nebūs brīnumnūjiņas. Ir šiem pašiem reģionu iedzīvotājiem. Šeit mēs esam, šeit mēs paliekam, šeit mēs dzīvojam, šeit strādājam. To, protams, var saukt par lokālu patriotismu, bet tā ir mūsu zeme, mūsu mājas, mūsu darbs, mūsu cilvēki. Šis ir jānovērtē. Un pašiem aktīvi jārīkojas, jādarbojas, jārunā ar vietējā līmeņa politiķiem, ar nacionālā līmeņa politiķiem, ar Eiropas līmeņa politiķiem, kuri
reiz pa reizei atbrauc uz Latgales reģionu un arī pierobežas teritoriju, ir jārunā. Un tā neseno pašvaldības vēlēšanu norise un vēlētāju aktivitāte, kas ir tie 40%, tad man gribētos jautāt, kur ir tie pārējie 60 balstiesīgie procenti, kuri iespējams pateica, mani tas neinteresē, mani tas neskar, es neko no tā nesaprotu, bet es pieļauju, ka tai pašā laikā var virtuvē pie tevis tas teikt, valsts mūs neatbalsta, valsts mums neko neiedod. Nē, cilvēku pašu rīcība, pašu šī aktivitāte, pašu atbildība par šo. Viss ir mūsu rokās, es teiktu tā. Jā. Protams, ka mums vienmēr gribētos, lai kāds atnes visu gatavu. Visu gatavu, piešķir papildus naudu, atbrauc un attīsta kaut ko, bet arī uzņēmējdarbībā ļoti, ļoti atzinīgs novērtējums tiem uzņēmējiem, kas šeit darbojas, kas šeit paliek, šeit strādā, šeit mēģina atrast darba spēku, šeit mēģina piesaistīt jaunus speciālistus. Man ļoti liels prieks dzirdēt ik pa laikam, ka kāda ģimene atkal ir atgriezusies no darba Rīgā, ir pārcēlusies uz Latgali. Tas nozīmē, ka šeit tomēr ir tā pievilcīgā dzīves vide un jāmēģina saskatīt šeit to labo un pozitīvo, lai nav gluži tā, ka pārnovadu cilvēki, kurzemnieki, rīdzinieki, vidzemnieki atbraucot brīvdienās vasarā uz Latgali teiks, vai cik pie jums viss ir skaisti, cik pie jums ir viesmīlīgi un cik jūs esat forši, bet ikdienā aizbraucot atpakaļ, kad teiks, tā jau tikai Latgali. Tāpēc es aicinu pašiem būt lepniem, pašiem būt uzcītīgiem un lepoties ar savu zemi, ar savu vietu, ar savu valsti, pašiem darboties, lai ir šis prieks par to, ka mēs šeit dzīvojam. Jā, paldies jums par labām domām, arī jaunieši ņemiet kaut ko vērā, kaut ko paturiet prātā un arī uzdrīkstieties, meklēt informāciju un esat paši ieinteresēti. Jā, mums vienmēr ir tā aktivitāte, bet es arī vēlāk jūs palūkšu uzrakstīt jautājumu nākamajam viesim, pēdējam viesim. Bet jums tas paliks noslēpumā. Neko nezinu. Jā, jaunieši. Ja tev ir kādi jautājumi saistībā par uzņēmēju darbību, vai arī gribi uzrunāt konkrētu uzņēmēju, vai arī vērsties uz konkrēto uzņēmēja, piemēram, sfēru, tad droši apskaties mūsu aprakstiņu un sazinies ar mums. Paldies jums un paldies jums, skatītāji un klausītāji, un tiekamies jau pavisam drīz.